Zini, kā šis tāds vienmēr, man liekas, koks ar diviem galiem. Man liekas, mēs abi esam kaut kādā mērā, kaut kādos skriešanas karjeras posmos bijuši mirkļos, kad tas pofiks ir pārāk liels. Un tai pašā laikā mums abiem noteikti ir bijis tā, ka tu tur Kaut kas pārmandražējies. Jā, trīci kā apšu lapa un domā, kā tik būs. Jo kaut kādu satraukumu, tā kā tas ir nepieciešams. Tas iedod to tādu tonus un gatavību. Tas ir kaut kas man pa gadiem ir kaut kā mainījies. Kādreiz tāds satraukums man ārkārtīgi nepatika. Un tā nav forša sajūta. Viņu negribās, bet gribās. Man tas pamainījās brīdī, kad es sāku to aizvien vairāk tā uz to raudzīties kā kaut ko, kas man palīdz. Tā kā, tā sajūta varbūt nav forša, bet, tas nozīmē, ka pirmkārt man tā sacensības rūp, otrkārt tas man tonizē un iedod tādu fokusu un gatavību un paraudzīties, ieraudzīt to pozitīvo tajā visā. Es īstenībā, man liekas, vairāk uztraucos kodās Latvijas skrājienos nekā ārzemju lielajos skrājienos. Es teiktu, startos, kas man teorētiski nav tik nozīmīgi, es bieži vien satraucos vairāk.